Un pats lielākā problēma, ar ko mēs cīnāmies, bet tas ir tāds bezgalīgais stāsts. Teiksim, paldies klientiem, kas zvana un prasa, ko darīt, ko pildīt. Trakākais ir tad, kad pie klienta atbrauc menedžeri, tie, kas izplata smēres eļļas. Viņi piedāvā vienu variantu, garām netrāpīs, tāpēc, kad ir katrai sistēmai savas. Ir šķidrās smēres, kur vajadzīgs lietot, un tu nedrīkst biezās lietot. Ir, kur tu vari biezās, gan šķidrās lietot, ja? Bet šitam traktoram, piemēram, ņemsim vērā no pušķidro smēru likt iekšā, kad līst visu no pirkstiem ārā. Tā ir tāda smiešanās par tehniku. Klau, bet atkal ziema, vasara, mīnus temperatūras. Tas ir būtiski jāskatās pēc smēres ražotāja. Ja? Ziemā jo īpaši skatāmies sabiezēšanas temperatūru. Visur uz spaiņiem, uz kārtridžām, visur ir norādīts vai datu lapās. Tas sabiezēšanas temperatūra, viņi ir -20, 25, 3, 35 tā tālāk. Ņemot vērā, ka mums tās ziemas tur redkad līdz 30 ir, ja mēs pildam NLG2, piemēram, biezo smēri iekšā, kas ir paredzēts līdz -30 grādiem, to arī ziemā viņi var lietot pie -10, 15, 20, vienkārši nekāda problēma. Ja tas atbilst, tas saturs iekšā smērē. Tā kā tas mīts, ka jālēkā ziemā uz šķidro, vasarā uz biezo, tas ir mīts, tas ir kaut kāda operātora izdoma no sērijas, tāpat kā tālbraucējiem, šoferiem visādi mīti. Ja? Bet sarkanā smēra ir labāk par zaļo, un tumši pelēkā ir vēl savādāk. Tā ir nākošā lieta, ar ko mēs cīnāmies. Ka man tā sarkanā labāk patīk nekā tā zaļā, ja? Bet te ir tā problēma, kad Eiropā nav vienāds koncepts, kad kaut kādām satura smērēm jābūt konkrētā krāsā. Mēs ar piegādātājiem pāris esam asvārdu pārmaiņas mums ir bijuši, jo viņi nesaprot par sistēmu, ko sistēmā drīkst pildīt, ko nedrīkst pildīt. Ja? Kādas ir prasības sistēmai, tā ka viņi ir atraduši vienu jājam zirdziņu nosacīti, pušķidro smēri, kas dar gan plunģeru, gan zobrata tipu sūkiem, un garām netrāpīs. Ja? Tikai vai tas ir atbilstoši tai tehnikai un tām slodzēm, tas ir cits jautājums. Ja? Bet tā ir liela problēma, ka, diemžēl, šie pārstāvji, viņiem ir primārais notirgot kaut ko. Nevar orientēties ne tikai pircējiem, ne tikai no cik ērti nopirkt un cik lēti nopirkt. Ar to nepietiek.